Nu, sveikiņi! Beidzot saņēmos ierakstīt par brūderiem, par cāļu sildīšanu pirmo nedēļu, pirmās 10 dienas. Tātad, gadās jums, ja sanāk, kad, ir cālīši jums pirmo reizi, un jūs negribat arī viņus audzēt, bet, kaut kādā veidā ir jāizaudzē vismaz pārītis. Teiksim, uzdāvināju jums 2 mazus cālīšus. Ko darīt? Ko pirkt? Principā var nepirkt galīgi neko. Sildīšana. Ņemam burku. Ņemam lampiņu. Veco seno lampiņu ar kvēldiegu. 40, 60 vati, skatoties, cik daudz sāļu un cik liela ir tā kaste. Liekam viņu burkā un ieslēdzam. Hop, ir gaisma un ir siltums. Kaste parasta kartona. Piekakās varēs izmest ārā, paklāja apakšā skaidrs. Es vēl parasti brūderos tagad lieku šitādu te sietiņu uz skaidām. Mūč. Reku palika apakšā. Pamūc. Mazāk viņi izmētā skaidrs ēdamtraukā, dzeramtraukā. Ēdamtrauku ieliekam jebkuru mazu šķīvīti. Dzeramtrauku mēs pat varam paši uztaisīt vakumu dzeramtrauku no burkas un no šķīvīša. Šitas šķīvīts ir it kā bišķi pa lielu, bet varētu būt ar mani, es vienkārši demonstrēju. Šādā veidā jūs varat atstāt veselu dienu dzeramo mazajiem cāļiem, ja? Ādamo, ieberam jebkurā šķīvītī un cālīši normāli dzīvos, lai var uzlikt virsū, lai siltums saglabājās kartonu gabalu, var uzlikt sietiņu virsū, lai neizlec ārā. Šādi jūs varat nedēļu, pusotra, 2 audzēt cālīšus. Pēc tam jau likt tālāk. Kāda vēl mēdz būt? Es jau stāstīju par šito. Princips tieši tāds pats, tikai šeit ir kartona kastes vietā celtniecības vannīte. Vannīte ir sildītājs. Tas ir šāda veida sildītājs. Kur viņš ir? Viņš patērē maz elektrības. Šits ir dārgāks, ir turku lētāki un ir lielāki un mazāki. Šitas ir 40 vatīgs, šitas te ir 25 vatīgs. Tātad sākumā es ēdamtrauku, kamēr pavisam maziņi tikko izšķīlušies, es ņemu bez šitā vāciņa. Šitādā veidā, jo viņi var ielīst iekšā un pēc tam netiek ārā. Tā kā ir paaugušos tik rasni, kad vairs nelien iekšā pa šito caurumu, es lieku virsū, lai mazāk viņi pieķēpā, ja? Dzeramtrauku šo es visu stāstīju skaidrs, es lieku sietiņu apakšā. Nākošais brūderis jau ir rūpnieciski ražots. Es viņas pārtaisīs, viņam varēja pielikt no sienas, tur tālumā var redzēt dzeramtrauku, tas bija neērti. Tātad dzeramtrauks parasts vakuma, kas ir nopērkams, silīte priekšā, kur viņu var ēst. Šeit bija vienkārši termostats, es uztaisīju uz elektroniku, man patīk tie cipariņi, ko tur var darīt. Plus vēl es uztaisīju gaismu, ka var izslēgt. Šeit ir tīri uz sieta, viņi dzīvo, kakas krīt rekur apakšā. Tātad šitas ir labs, bet viņu ir diezgan pagrūti izmazgāt. Jo brūderim ir ļoti svarīga lieta, cik viegli viņu izmazgāt. Un pēdējais ir, es esmu uztaisījis sev vissarežģītāko brūderi. Īstenībā to nevajadzēja, bet vienalga, es šito brūderi vedīšu uz Lielvārdi.
varbūt un stāstīšu interesantiem, kā izgatavot inkubatorus, brūderus un visu pārējo, ja? Tātad šitā te iekārta, te ir principā kā akvārijas no organiskā stikla, tikai ar durtiņām. Speciāli es viņu netaisīju, īstenībā tas ir no veikals likvidējās un vitrīnu man uzdāvināja, un es to vitrīnu sazāģēju pēc savu prātu. Redziet, šeit ir, grūti man būs parādīt, šitas te bloks, tas ir tas, kas silda. Šitas bloks ir izņemams ārā, te ir dubultais siets, viens plasmas siets, viens dzels, tātad, lai es varētu to plasmas siets, kas būs visvairāk sakakāts, viņu viegli izmazgāt ir. Un apakšā šis viss brūderis ir 80 uz 40, principā viņu var ielikt dušā. Jo te teica ar kārčeri mazgāt, jā, bet, tā kā cāļi sāk šķilties janvāra beigās, jā, tad no janvāra līdz aprīļa vidum ārā ar kārčeri mazgāt, lieta diezgan sarežģīta. Tā kā tā, jā, šādi pa brūderiem, un, ko es gribēju noteikti pateikt, es būšu tātad Lielvārdes pilsētas svētkos, un vedīšu 2 inkubatorus, viens ir lēts, un otrs ir dārgs, jā. Tātad viņi būs pusizjaukti, es parādīšu, pastāstīšu uzbūvi, nianses, sīkumu, un plus vēl es vedīšu Lielvārdi paraugus termometriem, iekārtām, tā kā tie, kas interesējās un kam patīk kaut ko darīt ar savām rokām, laipni aicināti uz Lielvārdi 26. jūlijā. Tātad uz tikšanos. Atā!